Piedodiet, ka es zaudēju laiku izjūtu mūsu piknikā. Es negribēju, lai mēs šeit paliekam līdz tumsai, bet te nav no kā baidīties. Meža naktī ir tāds pats kā meža dienā, tas ir tikai tumšāks. Bet varbūt mums vajadzētu steigties atpakaļ. Uz mājām. Nav par ko uztraukties. Nav iemesla, lai... Beidziet! Iemuļķoju! Tas nebija smieklīgi. Tu mani tiešām nobiedēji. Es ceru, ka tu esi priecīga. Nē, tas bija pārāk vienkārši. Tu baidies no pilnīgi visa. Tā nav taisnība. My little pony, my little pony. My little pony. I used to wonder what friendship could be. My little pony. Until you all shared its magic with me. Big adventure. Tons of fun. A beautiful heart, faithful and strong. Sharing kindness. It's an easy feat. And magic makes it all complete. You have mine. Didn't know you're all my very best friend. Mans mazais ponijs. Pēc 28 izjokošanas reizēm. Kāpēc tev tas nešķiet iespaidīgi? Jo es nedomāju, ka baidīties ir jautri. Es gan tā domāju, tavas sirds sāk sisties straujāk, nagi sāk kņudēt, mūti izkalst. Tā daļa man tā īsti nepatīk, bet pārējais ir lieliski. Redzi, visiem patīk mazai izjokošana, tie ir tikai joki. Varavīksnes spārs, es nedomāju, ka kautrīgā lidotāja būtu mūs visas šeit sasaukusi, ja viņa domātu, ka tas bija jautri. Visiem ponijiem ir lietas, kas viņiem patīk un lietas, kas viņiem nepatīk. Un kautrīgās lidotājas baidīšana bija slinkums. Slinkums? Izjokošana nav pārāk izdevusies, ja tu esi vienīgais ponijs, kurš smejas. Bet nu tas ir ļoti, ļoti smieklīgi. Un es varu lietas padarīt smieklīgas. Es zinu, man šķiet, ka galvenais ir pārliecināties, vai izjokošana atbildīs ponijam, kur tu izjoko tādējādi. Malacis, varavīksne! Tev ir jāatzīst, tas bija smieklīgi. Ne gluži. Jā, joku balons uz krēsla ir pilnīgi neoriģināli. Ko? Varavīksnes spārs, ja tu neesi gatava ieguldīt pūles jokā, kas patiks visiem ponijiem, labāk nepūlies vispār. Labi, ja jūs gribat manas pūles, tad jūs tās arī dabūsiet. Es nedomāju, ka viņa mūs saprata. Es zinu, ka tu priecājies par jauno kumeļu skautu izbraukumu, bet man vēl ir jāpielabo tavs formas darbs. Nav slikti. Tu pati uzprasījies. Ko tas nozīmē? Es pieņemu, ka tā varavīksnes izpratnē ir izjokošana, kas nozīmē, ka viņa ir savienojusi tavu skautu formas tārpu ar kādu slazdu. Kā mēs to dabūsim lejā? Mēs to nedabūsim lejā. Ja varavīksne domā, ka es uz to uzķeršos, viņa būs ļoti vīlusies. Es izšūšu jaunu formas tārpu. Šujmašīnas kūka ir vēl labāka par kūkas kūku. Varavīksnes spars. Kā tev patīk šādas pūles? Uzķēries! Kas
Tas ir tas visābolu liķiera. Man likās, ka tu man palīdzēsi sagatavoties jauno kumeļu skautu izbraukumam. Jā, piedod, bet baravīksnes spars visus pēc kārtas izjoko. Tāpēc tu nekad nevari būt pārāk piesardzīga. Tu tiešām domā, ka baravīksne tev mēģinās izjokot tavā miegā? Ne tad, ja es kaut ko darīšu lietas labā. Līdz rītam, cukuriņ! Joprojām domā, ka es esmu slinka? Uzķēries! Baravīksnes spārs! Uzķēries! 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 Pīrādzi! Mums ir vajadzīga tava palīdzība, labi? Kā? Tu tiešām grasies teikt, ka tu neko nezini par visiem baravīksnes spara jokiem? Nē, viņa visus izjoko kā viesuļvētra. Vai viņa ir izjokojusi arī tevi? Jā, viņa kopā ar želejiņu mani kārtīgi izjokoja. Viņai to ir jāpārstāj darīt. Jāpārstāj, bet joki ir tik jautri. Ne visiem ponijiem, un neizskatās, ka baravīksne interesē, kas kuram liekas smieklīgi. Tā kā jums ar baravīksni tik ļoti patīk joki, mēs domājām, ja tu varētu pierunāt viņu pārstāt to darīt. Baravīksnes spārs, man tev jāsaka, kas ļoti svarīgs. Pīrādziņ, patiesībā man tev ir jāpasaka, kas ļoti svarīgs. Tiešām? Tu pirmā. Labi, tu zini, kā es izjokoju visus ponijus? Jā, tas bija diezgan smieklīgi. Patiesībā, tāpēc man ar tevi jārunā. Vai vēlies cepumu? Paldies! Es iedomājos, kāpēc izniekot laiku izjokojot visus ponijus pa vienam, kad es varētu izjokot visus ponijus uzreiz? Visus ponijus uzreiz? Tas izklausās vairani. Pagaidi, es gribēju teikt, tas nav. Tu pat vēl nezini, ko es plānoju. Pīrādziņ, tas būs vislabākais joks. Es īpaši pasūtīšu šos joku cepumus, lai to krāsa atbilstu manām krēpēm. Un es tos samainīšu pret jauno kumeļu skautu cepumiem, kad Skutalo un viņas draudzenes tos pārdos visiem ponijiem pilsētā būs krāsainas mutes, tas vienkārši būs lieliski. Nezinu gan, tas neizklausās tik smieklīgi. Ko? Varbūt šis ir piemērots laiks pārstāt jokošanu uz kādu laiku. Pārējie poniju pilsētā ir pārstāt? Nekā nebija. Šī izjokošana notiks, Pīrādziņ. Un tas būs smieklīgi. Pīrādziņ, kur tu esi? Es teicu, ka tev man ir jāpalīdz samainīt visus jaunos kumeļu cepumus pret joku cepumiem. Bet, kad tu neieradies, man tas bija jādara vienai. Pīrādziņ?
Tava seja joprojām ir ļoti krāsaina. Jā, es nejūtos pārāk labi. Un šie joku cepumi ir vienīgā lieta, kas man palīdz. Vai tev ir vēl kāds? Nē, es tikko jau tev teicu, ka es tos visus iztērēju jokam. Drīz jaukuma zīmju kareivis sāks tos pārdot katram ponijam pilsētā. Ponija atvērs savas kastes un sāks ēst cepumus. Tad visi viņu zobi atgādinās varavīstu, un viņi zinās, ka tā bija es. Tas būs vareni. Ejam, tu negribi palaist to garām. Patiesībā es nedomāju, ka varu piecelties. Ja tu man neiedos vēl vienu cepumu. Ja tā padomā, tev labāk vajadzētu palikt šeit un atpūsties. Jā, tev ir taisnība. Piedod, ka es to palaidu garām. Tas droši vien būs ļoti smieklīgi. Labi, kurš ir gatavs pārdot cepumus? Es. Varavīksnes spars, es zinu, ka tu apsolīji palīdzēt skutalu, bet es negribu, lai tavi joki izbojātu skautu vakaru. Es būšu kopā ar tevi visu vakaru, lai tu varētu mani pieskatīt. Nāc, ābolu liķēra, ķersimies klāt! Jā, mums ir daudz darāmā. Mēs gribam apciemot katru māju Ponīvilā. Ejam! Jūs viņu dzirdējāt katru māju Ponīvilā. Es domāju, ka jums trim būtu jābūt ļoti lepnām, jūs padarījāt labu darbu savā maršrutā. Es nebūtu pateikusi labākā ābolu liķēra, vai ne, Varavīksne? Kuru katru brīdi? Kas būs kuru katru brīdi? Ko? Nekas. Vai jūs pamanījāt, cik viss ir kluss, joprojām ir agrs, vai ne? Protams, ka ir kluss. Ponija nevar runāt, kamēr viņa ēd tos gardos cepumus. Tu tā domā? Protams, viņi visi droši vien šobrīd ir cepumu komā. Varbūt tev ir taisnība. Es pārbaudīšu. Kas šeit notiek? Labi, notikusi liela cepumu ēšana. Bet kur ir visi poniji? Viņiem visiem vajadzēja jau redzēt savas mutes. Viņiem visiem vajadzēja skriet pa ielām. Varbūt viņi aizgāja gulēt agrāk. Roza? Visi poniji dabūja cepumus, bet tagad viņi ir ieslēgušies savās mājās. Tu taču nedomā, ka ar joku cepumiem kaut kas nav kārtībā, vai ne? Kūkas kundze, vai tu esi redzējusi pīrādziņu? Es domāju, ka varbūt esmu vainīga, ka viņa slikti jūtas. Kūkas kundze? Cepumi! Cepumi! Es redzu, ka tu esi aizņemtais, atnākšu vēlāk. Cepumi! Vairāk cepumu! Vairāk cepumus! Cepumi! Cepumus!
Vairāk cepumus. Cepumus. Krēsla, tev jānāk līdzi uz cukurgraudiņu stūri. Kaut kas ir atgadījies ar kukām. Tam varbūt ir kāds sakars ar joku cepumiem. Cepumi! Ak, nē! Cepumi! Kautrīgā lidotāja! Cepumi! 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 Tev tiešām nav iebildumu, ka mēs visi ejam pie tevis ciemos? Protams, ka nē, es domāju, ka meitenes ir nopelnījušas mazas svinības par visu viņu smago darbu, un man ir palicis pāri daudz no šujmašīnas kūkas. Ja vien jūs nevēlaties cepumus, neaiztiec tos! Tas nebija nepieciešams. Tie pietiks visiem ponijiem. Mums ir jātiek prom no šejienes. Par ko tu runā? Mums nav laika. Jums ir jānāk man līdzi. Varavīksnes spars, ja tu gribi visus tos cepumus, tev tie jāpērk tāpat kā visiem pārējiem. Es negribu cepumus. Bet viņi grib. Kas šeit notiek? Es paskaidrošu vēlāk. Skrienam. Mums kaut kur ir jāpaslēpjas. Cepumi. Šurp. Vai mēs no viņiem paslēpāmies? Kāpēc mēs bēgam no ponīvīles ponijiem? Kas notika ar visiem mūsu draugiem? Es domāju, ka vainīgi ir cepumi. Tas ir smieklīgi. Jauno kumeļu skauta cepumi nav mainījušies gadiem ilgi. Nav jau tā, ka tajos ir jauna sastāvdaļa, kas visu pilsētu pārvērš par cepumus augstošiem zombijiem. Bet ja nu tā ir, ko tu gribi teikt? Ko tu izdarīji? Cepumi! Aiztaisiet logus! Cepumi! Labi, es varbūt samainīju visus jauno kumeļu skautu cepumus pret joku cepumiem, kam bija jāpārvērš poniju mutes par krāsainām varavīksnēm, bet tā vietā tie visus pārvērt par cepumu sēdošiem zombijiem. Es domāju, ka mums šeit vajadzētu palikt, kamēr beidzas iedarbība. Tas ir jauki, bet ir viena problēma. Mēs tos jau ēdām. Izskatās, ka tavs joks atmaksājās uz tevi pašu. Cepumi! Cepumi! Vairāk cepumus! Nē, ejiet prom! Netuvojieties! Tie jūs padara slimus! Jūs tos negribat? Gribam! Mēs gribam cepumus! Lūdzu, beidziet! Es nekad negribēju, lai tas notiktu. Tas bija tikai nevainīgs joks. Tam bija jābūt smieklīgam, bet tas nemaz nav smieklīgi. Tieši tā! Ko? Kas šeit notiek? Mēs tikai izbaudām, kāda ir sajūta, izjokojot izjokotāju. Jā, kā tev pašai patīk baidīties? Jūs neesat slimi? Neviens no jums? Protams, ka nemuļķīt. Uzķēries! Tas viss bija joks? Jā, un tu vari par to pateikties pierādziņam. Pēc tam, kad tu viņai izstāstīji par savu plānu izjokot visu pilsētu, viņa savāca visus ponijus un izdomāja veidu, kā tevi pārmācīt. Tas nebija nekas īpašs, tikai tāds mazs jociņš. Tev vajadzēja redzēt savu seju. Tas bija tik smieklīgi.
Es nedomāju, ka tas bija pārāk smieklīgi, un es biju tā, kuru izjokoja. Es biju tiešām nobijusies. Es domāju, ka saindēju visus ponijus. Jūs nevarat tā vienkārši izjokot, kur vien gribam, nedomājot, kā viņi jutīsies. Vai viņiem tas patiks? Vai viņiem tas liksies smieklīgi? Jā! Tagad es sapratu. Izjokošana var būt ļoti jautri, ja visiem ponijiem ir jautri. Es domāju, ka tev ir jāsaprot, kāda ir sajūta, ja tas tā nav. Es to sapratu. Piedodiet, es nedomāju par citu poniju jūtām. Es ceru, ka tu guvi mācību. Jā, jums izdevās lielisks joks. Man būs jāstrādā īpaši smagi, lai to pārspētu. Uzsērāties! Tulkoja Krista Laura Sīle, lasīja Zana Aļēna, ierakstīts Skaņu studijā Maren Productions.